Sākam vēršanu. Pišķi mazāk mūzika. Mums te fonā skan, es aizmirstu, kā viņas sauc. Apētājs. Vakardien uzstājās, bet es neaizgāju. Mēs pistīgi piedzerāmies. Nē, vakar mēs bijām nogruši, aizvakar mēs piedzerāmies. Tā. Kas mums te ir? Redzēt. Latvijas saules. Tā, Latvijas saules. Bardaks. Te mums tā viss ir. Var redzēt, kas ir dators. Es te konvertēju video. O tā, es te konvertēju video. Kādu video es vienkārši konvertēju bildes. Sēž šito bildīt grib. O, kaķīt. Ielikšu internetā. Tā. Un bardaks ir. Man bardaks ir. Tā bardaks. Un draugs te guļ. Blakus istabā. Es šo pa dienu sāku dzert. Nu, pasies no zilās gaismiņas kāds spīd, man te vienkārši, man zilā gaismiņa deg, un viss ģīms ir zils izrādās. Es nezināju, ka tāds efekts ir. Tā kā speciāli, baigi interesanti, es tagad pirmo reizi ieraugu. Tā, pats galvenais. Tā, stabā. Mums jāparāda. Tas mums jāparāda. Jāparāda fotoaprāts. Fotoaprāts Marks 3. Canon Marks 3. Kas profesionāli, kas zinās, tie zinās, kas tas ir. Normāls smagums. Tā, normāls smagums. Par viss ir. Pilns komplekts. Kas? Marks 3? Marks 3, jā. Un tas ir Canons 40D, laikam. Nē, jā, 40D. Canons 40D. Tā, arī kaut kāds. Kāpēc dievs normāls? Vecs telefons. Fujām nekā. Maciņš maziņš. Iziet maziņš. Iziet tik liels maciņš man ir. Maziņš. Ar 3 pikstiem var aizklāt. Tā. Viss noteikās. Kas tā šī gaisma ārā? Gaismārā. Nu jā, visu šo gaismārā. Tagad mums arī neko reāli redzēt nevar. Nē, varbūt, ka var. Var redzēt kaut ko. Jā, var redzēt kaut ko. Taču var redzēt kaut ko. Es tikai pateicu zilā gaismiņai, kas deg no šitā, kā viņi saucās, no motora deg. Un zaļā gaismiņa, kas deg no apakšas. Var kaut ko redzēt. Vispār brīdam. Mēs ejam gaismā. Kur mēs esam kaut kur, jā? Redzēt. Var redzēt, jā? Labi. Ejam tālāk. Bildes. To kā fotografija arī. Vispār redzēt, rītā nofotografēt tās bildes, bet, redzēs. Vispār nekas nenotiek. Šodien sestdien, 6. marts, 2010. gads. Mēs esam mazies, viņš draugs izgulēsies, un viņš pa dienu sāk dzert. Viņš izdzēr 2 litru rāli izdzērs vienkārši, vai 3 litru rālis izdzērs. Nu, tā ko 3 litru rālis izdzērs. Es izdzērs 2 litru rālis, viņš man kās, laikam, bija nogurs, vai ļoti agri cēlās, laikam ļoti agri cēlās, jā. Viņš vienkārši pagulēs, un kad izgulēsies, mēs iesim aiztusēt uz fontēnu.
Es gribētu padējot īstenībā. Es vispār alu vairs nedzeršu. Cik man 2 litri izdzert, tas man pilnīgi pietiek. Man vispār litri pietiek. Man pat 2 litrs nevajag. Man ir mēra sajūta, es nedzeru visu, kas ir, es neizderu. Es neesmu cilvēks, kas dzer visu alu, kas atrodas mājās, izdzer vienkārši. Es varu, tad esmu tādu 2 litru vienkārši izlējis arā vienkārši, es negribēju dzert. Tā kā, par to, kad kad man brēmas pārāk stipras bieži. Es spēju, laikam labi nobremzēt. Bet ne jau par to iet runa. Par ko iet runas par? Labi, tā. Variants tāds. Rītā es mēģināšu savas bildes, gleznas. Nobildēt ar marku 3 aparātu. Viss mans gleznas. Izgleznas, jā. Ļoti labāk kvalitātē, lai nobildēt. Viņas iztīsies labāk daudzreiz nekā oriģināli. Un tad viņas var pateicis taisīt lielāks. Es esmu uztaisīšu digitālu druku. Man kāds par lielo gleznas uztaisīšu. Īstenībā patīk tas, kas varbūt daudziem nepatīk, un tas patīk, jā. Un varbūt daudziem nepatīk. Un es gribētu digitāli drukāt lielāk vienkārši. Jā. Un vienkārši pa lētu vienkārši. Es domāju, kā varētu, piemēram, cilvēkam piedāvāt digitāli drukāts gleznas. Jo, piemēram, oriģināls kāda jēga iekšā, viņi uzraksta, piemēram, parakstu. Eksemplāra numurs 001, 002, 003, jā, 004, 00, 151, 59, 365, jā. Vienalga, kur kā eksemplārs skait, bet vienā sakot, ka kā saka, jā, fotogrāfijas var pārdot par 25 latiem, vienkārši fotogrāfijas digitālā veidā, neizdrukājot. Kāpēc tas nevarētu pārdot, piemēram, digitālā veidā gleznas foto, kurus var izprintēt? Varētu pārdot arī gleznas, digitālās kopijas. Digitālās kopijas. Un vēl, ja gribu, jā, vēl es apstiprinu šo kodu, vēstuli, piņas roku parakstīt, jā, pa pastu aizsūt, uzrakstīt vēstuli, piņas tur Džonam Smitam. Pārdodu gleznu tā, galvenais latviešu valodā. Lai es tad tulkojumā tur digitāli uzrakstīt, tur kas rakstīts vienkārši. Un aizsūt viņam apliecināšu dokumentu, ka viņam aizsūtīt kopiju, kuras atļauj, piņas 5 eksemplāros digitāli nodrukāt. Tieši viņam, jā. Bet viņam jānorāda, ka tas ir, viņam jāraksta uz vēstuli, piņas 5 kopijas, jo tu esi 5 kopijas iekšā, uz vēstules jāraksta kopiju, piņas es izdrukāju kopiju, tik lielu, jā, drukāju tādu aparātu, jā, jāuzraksta komentāru. Es kaut kāds tam līdzīgs, man vienkārši, es tagad domāju, man mākslas galerijai jātais īstenībā ar digitālām kopijām jātais. Es tikai šodien, vispār vakar pīlets, vispār šodien man pīlets, jā. Ja tas digitālām kopijām, un ja kāds grib oriģinālu, jā, tad pērk oriģinālu, jā. Bet īstenībā, nekāda daļa, sausiem lietotājiem oriģināls pat nav īsti vajadzīgs, jo viņš gurā brīdī, ja viņam nospēr uztaisīt vēl vienu kopiju. Galvenais, ka viņš nopirks viņam iekšā, viņš nopirks kopiju, principā tas dokuments, kas apliecinās, ka viņš spēja drukāt, viņš ir pavērt, šoreiz viņam pārdot arī. Tālāk varēs, ja kāds gribēs taisīt grāmatu taisīt, viņam par manī. Šoreiz vēl grāmatu pēdējot iekšā, atdot, tam līdzīgi un tā, viss notiksiet. Labi. Čau.